Laba diena! Uh, Mani sauc Linda Miezīte. Esmu Radošo personu savienības nodokļu konsultants jau no 2021. gada maija. Un cenšos jums, radošām personām, pēc iespējas labāk un foršāk sniegt informāciju par visādiem jaunumiem, par nodokļiem, kā ar viņiem apieties, kā darboties. Un šodienas tēma mums ir diezgan tāda interesanta, vienkāršāka, ērtāka un saprast jauno kārtību, kas ir no 1. jūlija stājusies spēkā saistībā ar pievienotās vērtības nodokli. Tieši mazajiem, kas skaitās mazais, to noskaidrosim, tieši kuros gadījumos tā kā būtu jums jāreģistrējās, un saistībā ar šiem te visiem pakalpojumiem, ko jūs saņemat no Eiropas un no trešajām valstīm. Un izstāstīšu nianses, kas ko kā, kāpēc un kādā veidā. No reģistrācijas līdz, var teikt, pirms saprašanas un tad reģistrācijas. Droši arī jautājiet man jautājumus čatā, jo čatā es varēšu arī atbildēt uz tiem jautājumiem, kas nav saistīti par šo tēmu. Ir kāds arī iesūtījis man uz semināru jautājumus par ne šīs dienas tēmu, bet tas nekas, jo mēs varēsim drusku pieskarties, bet noteikti vēršu uzmanību, ka šis ir ļoti labs palīgs jums, lai jums būtu pakalpojums pie nelieliem apjomiem lētāks, labāks un foršāks. Tā kā, ja gadījumā kādam jautājumi, droši var celt rociņu, droši var rakstīt čatā, un tad, kad es paskatīšos jautājumus, tad mēs arī iziesim cauri. Un es esmu tiešām priecīga par to, ka es varu jūs sveikt jaunajā sezonā. Mēs jauno sezonu atsākam tagad no augusta līdz martam, aprīlim. Ar reizi mēnesī semināriem un konsultācijām par un ap nodokļiem, un jūs varat kā fiziskas personas, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, vērsties pie manis ar šādiem te jautājumiem pēc palīdzības, saprast, izprast. Un man ir svarīgi, lai jums būtu saprotams līdz pašam dziļumam tas, ko jūs darat un ar ko jūs nodarbojaties, lai jūs varat nesatraukties pa grāmatvedību, nodokļiem, uzņēmējdarbības savām niansēm, kas varbūt nav saprotamas. Jūs varat pajautāt un pakonsultēties. Nākamā lieta ir biedrības, jeb NVO sektors, kas arī ir radošo personu diezgan liels bloks, kur tiek nodarbināti, tiek sadarbības veidotas ar šīm te personām, kas ir dažādos projektos un dažādos pasākumos. Un šie jautājumi bieži vien ir jāmeklē pašiem, un tad ir grūti saprast, kā tad rīkoties dažādās situācijās. Tāpēc es esmu kā palīgs, kurš var palīdzēt rast atbildes uz jūsu neskaidrajiem jautājumiem. Tāpat tās pievienotās vērtības nodoklis varētu būt viens no tiem jautājumiem, kas ir tāds duāls, vajag, nevajag, kurā momentā. Nu, tad ir labāk vai nu jautājums e-pastā, vai jautājums telefonā, vai jautājums šeit, mūsu ikmēneša tikšanās. Un šis te projekts notiek pateicoties jums, jo jums tas ir nepieciešams, un pateicoties arī Kultūras ministrijai un Radošo personu savienībai. Tā kā šodienas tēmu sākam, un ja, katram mums, kas ienāk savā veidā uzņēmējdarbībā, ir jāsaprot, kur mēs esam, kas mēs esam, kādā statusā mēs esam, cik daudz mēs darām, kā mēs darām, kur mēs to darām, kad mēs to darām un kā mēs to darām. Un kāpēc mēs to darām? Šī bildīte man ir paņemta no Justīnas Hudeiko, un tas ļoti labi parāda, ka mums ir jādabūna atbildes, lai mēs saprastu, kas mēs esam un kādā statusā mēs esam. Un tad līdz ar to, ka mēs esam sapratuši, tad mēs varam tagad ceļot iekšā PVN niansēs un saprast, kas tad mēs esam. Mazais uzņēmējs. Kas ir mazais uzņēmējs? Mazais uzņēmums ir tas, kurš
nepārsniedz kalendārā gada laikā 50,000 apgrozījumu. Apliekamie ienākumi, plusu vēl klāt ir neapliekamie darījumi. Tos pantus es arī būšu ielikusi prezentācijā, kuri tie panti, kas nosaka šo te apgrozījumu. Apgrozījums ir jūsu faktiskie ieņēmumi. Tas, kas ir, mēs varam dalīt pašnodarbinātas personas, saimnieciskās darbības veicēji, mikronodokļu maksātāji, mēs varam dalīt SIA, mēs varam dalīt biedrības saimnieciskās darbības ieņēmumus, un te arī sanāk tas mūsu apgrozījums 50,000. Avansi neskaitās apgrozījumā iekšā. Avansi, tad būtu drusku jāpaskatās, vai jūs esat to darbu vai to preci nopirkuši līdz galam, vai viņi ir atnākusi vai nav atnākusi, vai jūs esat viņu pārdevuši vai neesat. Te būtu jāpadomā. Nākamā lieta. Jums kā cilvēkiem jāsaprot, apgrozījums ir mana vai nu, ja tas ir saimnieciskās darbības veicējs, viņam ir tāda ailīte 13. vai 14. ailīte, kur parādās ieņēmumi. Vai man tā summa pa gadu pārsniedz 50,000? Un šeit ir svarīgi saprast, ka ir apliekami darījumi un neapliekami darījumi. Ir darījumi, kas apliekas ar pievienotās vērtības nodokli, un darījumi, kas neapliekas ar pievienotās vērtības nodokli. Vēl pie nākamajām slaidēm es vēl pieskāršos pie šīs tēmas. Nākamā lieta, kas ir mazais uzņēmējs. Sadarboties vai plāno sadarboties ar ārvalstu uzņēmumu. Ja jūs rakstat rēķinu, ja invoisu uz Lietuvu, Igauniju, Somiju, Itāliju, Franciju, PVN maksātājiem, jums ir vata numurs. Ar ārzemniekiem ir ļoti interesanti, viņiem VAT numurs veidojas drusciņi savādāk nekā mums, viņiem var atšķirties no reģistrācijas numura, viņiem var būt viņš savādāks, līdz ar to ir jāprasa, lūdzu, iedodiet man PVN numuru, VAT numuru. Itāļiem ir IVA, un tas ir jāprasa viņiem. Ja jums ir pretī PVN maksātājs, jums jābūt pašiem PVN maksātājiem pilnajā režīmā. Līdz ar to jūs vairāk tā kā neskaitieties pie tā mazo sadalījumu. Tad sniedz pakalpojumus vai pārdot preci, izmantojot ārvalstu platformas. Šitam arī jāskatās, ir jums šīs te platformas vai nav šīs te platformas, tiek izmantotas jūsu biznesā vai netiek izmantotas. Mēs vēl nonāksim, kas tās pa platformām, bet es te ieskicēju, kas tad ir tas mazais. Un vēlreiz atgādinājums, ja jums izpildās visi šie te 4 vienlaicīgi, tad tas nozīmē to, ka jums jābūt pilnajam režīmam. Ja jums ir pakalpojums sniegšana uz Eiropas Savienību, tad jums ir parastā kārtība. Ja jums ir vairāk par 10,000 iegādātas preces, jūs varat izvēlēties. Ja jums ir ienākums līdz 50,000, jūs varat jauno kārtību droši izmantot. Bet uzstādījums šī momentā ir vai nu vecā kārtība, kas ir pilnais PVN reģistrācijas moments, vai jaunā kārtība, kur mēs reģistrējamies, tāpēc, ka mums ir šīs te preces vairāk, nepārsniedz šos 10,000 eiro gadā, jums nav sasniegti šie te 50,000 gadā ienākumi, un jums ir šie te pakalpojumi no Eiropas Savienības un trešo valstu uzņēmumiem. Tiesības nereģistrēties. PVN apgrozījums nepārsniedz 50,000. Tas nozīmē to, ka mums jāskatās, vai mēs varam nereģistrēties vai nevaram nereģistrēties. Pilnajā kārtībā tas ir domāts. Iepriekšējā gadā un tekošajā gadā nav pārsniegts apgrozījums 50,000. Mēs jau paskatījāmies, kādā veidā tas tiek apskatīts, kā mēs skatāmies, kad ir sasniegti šie te 50,000 vai nesasniegti.
Un šajā te summā mēs ieskaitām visus apliekamos PVN darījumus. Ieskaitam PVN neapliekamos darījumus, kas ir rakstīti 52. panta pirmās daļas 20. līdz 22. punkts un 24. līdz 26. punkts. Kas tur ir? Tur ir, pieņemsim, ja jūs esat nekustamā īpašuma apsaimniekotājums, jums ir gan pakalpojumi fiziskām personām, kas ir cilvēki, parasti cilvēki. Tur jums būs cita, tie būs neapliekami darījumi, un savukārt, ja jums ir uzņēmumi, tur jums būs apliekami darījumi. Tad tur ir investīcijas, un šos te pantus vajag paskatīties. Ir no 1. janvāra mainīta šī te kārtība, un neiekļauj, ja jūs pārdodat pamatlīdzekļus vai nemateriālo ieguldījumu. To šajā te 50 000 summā mēs neiekļaujam. Nu, lūk, un tad vēlreiz. Es te tagad drusku drillēju, lai jūs saprastu, kurā momentā jums ir, nav, bet mēs nonāksim līdz tam secinājumam, kāda tad tas jādarās. Tiesības nereģistrēties PVN šajā te reģistrā, bet ja tomēr tas, kas ir melnais, man ir domāts, ka man nav tā, tad man nevajag pilnajā režīmā reģistrēties, bet ja man tomēr pārsniedz, tad man jāreģistrējas vispārējā režīmā. Apgrozījums sniedz pakalpojumus uz Eiropas Savienību. Automātiski, ja mēs sniedzam, tad mums jāreģistrējas, ja nesniedz, tad nav jāreģistrējas. Saņem pakalpojumus no ārvalstu uzņēmuma. Līdz 30. jūnijam automātiski jums bija jāreģistrējas. No 1. jūlija jūs varat izvēlēties vai vispārējā režīmā, vai īpašajā kārtībā. Īpašā kārtība nav obligāti piespiedu krātā, tā ir brīvprātīga, bet kādā no šīm te PVN statusu kārtībām jums jābūt reģistrētam. Jūs nevarat būt PVN nemaksātājs. Iepērk preces Eiropā, un šī te preču summa nepārsniedz 10 000. Ja pārsniedz, tad vispārējā kārtība vai īpašā kārtība, viens vai otrs. Nu, tad vienkārši, ja jums ir tie darījumi un jūs nevarat izšķirties, man vajag vai nevajag, tad ir jautājums ap šīm te 4 tēmām. Ir, nav, un jāsaprot. Un uz kuriem biznesiem šis attiecās? Un šis attiecas nevis uz konkrētu formu vai veidu vai biznesa variantu. Arī mūziķiem šī īpašā kārtība varētu būt liederīga un vajadzīga, lai arī viņš būtu pašnodarbināta persona, mikronodokļu maksātājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, SIA vai zemnieku saimniecība, vai tā ir biedrība, nodibinājums, pilnīgi bez nekādas sadalījuma. Šī ir tā retā reize, ka tas attiecas uz visiem, arī uz pieteikto nereģistrēto saimniecisko darbību, jo līdz 30. jūnijam jums visām formām bija obligāta parastā kārtība. Parastā kārtība, kad jums vajadzēja pilnajā PVN režīmā reģistrēties. Un ko tas mainīja? Tas mainīja to, ka jums bija darījumi tikai Latvijā, un jums bija viņi mazi līdz kaut kādiem, sākot 5 000, 10 000, 40 000, jums bija jābūt pilnajā kārtībā, un jums savam pakalpojumam jāliek bija 21% vai 12%, ja bija samazinātās likmes, jums bija klāt cenai savai jāliek. Un ik sevišķi, ja jūs bijāt, pieņemsim, frizieris, kur frizieris tikai sniedz savām fiziskām personām pakalpojumu, vai jūs arī bijāt, pieņemsim, konsultants, arī, bet jūs izmantojat kādas no platformām. Par to mēs parunāsim vēlāk. Un te vēlreiz nostiprinam savas zināšanas, uz ko tas attiecas. Jā, tas var izmantot šo jauno kārtību fiziska persona saimnieciskās darbības veicējs, SIA, kas ir mazs uzņēmums, bet te ir ļoti uzmanīgi. Ja jums ir neapliekami darījumi,
un viņi ir ļoti lielāki pa 50 000, jūs arī šo te kārtību varat izmantot. Kāpēc? Tāpēc, ka jums ir apliekami darījumi ļoti, ļoti maz, bet neapliekami ir ļoti daudz. Un tad jūs arī skaitīsieties šis te mazais uzņēmējs. Tā ir tāda nianse, kuru varbūt jūs varat nesaprast. Un tāpēc ir ļoti būtiski nodalīt apliekamos darījumus un neapliekamos darījumus. Individuālais komersants, zemnieku zvejnieku saimniecība. Uz jums jaunā kārtība attiecas. Savukārt, PVN maksātājs pilnajā kārtībā nevar izmantot šo jauno kārtību, ja gadījumā viņš grib mainīt no vecās kārtības no pilnās PVN reģistrācijas kārtības uz jauno kārtību, to var darīt. Un paskatīsimies vēlāk, kādā veidā to var darīt. Nākamā lieta - uzņēmums ar darījumiem Eiropas PVN. Uzņēmums ar darījumiem Eiropas Savienībā PVN klientiem, respektīvi mēs sniedzam pakalpojumus PVN maksātājiem klientiem Eiropas Savienībā. Nē, mēs šo te kārtību nevaram izmantot. Nu, un kāds ir tas būtiskais ieguvums, kam šis ir būtiski? Maziem, kam ir līdz 50 000, netiek sniegti pakalpojumi uz Eiropas Savienību, pieņemsim, tulkošanas pakalpojumi, gida pakalpojumi, konsultācijas netiek sniegtas uz Eiropas PVN maksātājiem. Uzņēmumiem, kas nav reģistrēti PVN maksātāji, bet saņem pakalpojumus no ārvalstu digitālajām platformām, kur mums ir šīs te platformas, kas mums piestāda rēķinu kā uzņēmumam. Tiem, kas vēlas izmantot vienkāršu PVN režīmu, sākot ar 1. jūliju. Jā, tas ir jums izdevīgi. Un galvenais ieguvums - nav jākļūst par klasisko PVN maksātāju, nav jāiesniedz ikmēneša PVN deklarācija, jāaprēķina PVN tikai par atsevišķiem darījumiem no Eiropas Savienības un trešajām valstīm, un jūs arī samaksājat šo te pievienotās vērtības nodokli vienotajā kontā. Un tas ir tas tā kā iegūms, ko jūs iegūstat, ja jūs reģistrējat šo te kārtību. Nu, rekur. Man te ir uzskaitītas visas aptuvenās, visas es nevaru zināt, platformas, kuras varētu būt jums kā biznesa palīgi, ko jūs izmantojat. Arī te ir ChatGPT, jeb mākslīgais intelekts, ko mēs arī bieži vien sākam abonēt, un pēdējā gada 2 laikā parādās rēķini. Tas nav man te ielikts iekšā, bet tas arī ir viena no tām platformām, kas varētu būt. Un ja jums ir kaut viens no šiem te rīkiem palīgam, tad jums jābūt vai nu pilnajā kārtībā PVN maksātājiem, vai nu šajā īpašajā no 1. jūlija, kas ir kārtība. Nu, lūk, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ja kāds no šiem te rīkiem jums ir, vēl ir arī, pieņemsim, teātriem vēl varētu būt, jo teātriem pakalpojumi neapliekas ar pievienotās vērtības nodokli. Viņiem ir 52. panta, neatceros, kurš punkts, bet tur ir neapliekami darījumi. Cirka izrādes, teātra izrādes, un, pieņemsim, viņi varētu izvēlēties, ka viņi var nereģistrēties, ja nepārsniedz apliekamie darījumi, telpu noma, piemēram, 50 000, bet viņiem ir Booking.com, viņiem ir no Igaunijas abonēts biļešu tirzniecības rīks, kuru viņi piestāda rēķinu par komisijām. Tad tas nozīmē to, ka automātiski mums jābūt PVN maksātājiem. Parastajā režīmā, pilnajā variantā vai vienkāršajā variantā. Nu, te ir jāizvērtē, vai jums ir izdevumi, kas apliekas ar pievienotās vērtības nodokli, vai nav. Nu, lūk. Un te ir šīs platformas, kuras biežāk tiek izmantotas. Jā, un ja mēs liekam Booking.com, Airbnb savus dzīvokļus, telpas, ko mēs iznomājam, īstermiņa nomā, ja mēs esam pieteiktā nereģistrētā saimnieciskā darbība ar 10%, mums arī iepriekš bija jābūt PVN maksātājiem dēļ šī, ka mēs izmantojam šīs platformas. Tagad no 1. jūlija jums ir šī jaunā kārtība, ko jūs varat izmantot, lai Latvijas
pakalpojums jums neapliktos ar pievienotās vērtības nodokli. Būs man piemēri, kāpēc. Un vēl ir viena lieta, kas ir jāatcerās. Nu kā man ienāk kontā nauda, un tas ir mans ieņēmums? Nē, mīļi draugi, ja jūs izmantojat Etsy, jūs izmantojat Booking.com, Airbnb vai kādus citus Stripe, jums ienāk nauda Stripe kontā, piemēram, un tas ir jūsu ieņēmums pirms komisijas maksas atskaitīšanas. Ja jums ir šīs te ienākošā nauda un izdejošā nauda, kas ir ieņēmumi un izdevumi, ir jānodala, kurā momentā jūsu ieņēmumi ir un kurā momentā ir komisijas maksas. Stripeam ir ļoti forša lieta, kad jums ir iespēja atrast šo te invoisu par komisijas maksām. Tas ir dokuments, tas ir nodokļu dokuments, kurš jāuzrāda pie, ja jums ir pilnā kārtība, tad ir pilnā kārtība, ja mazā kārtība, tad drusciņ savādāk. Arī Zooms, ja mēs izmantojam savā praksē Zoomu, tas nozīmē to, ka tas ir ķeksītis, man jābūt PVN maksātājiem. Ar Google, Google Workspace ir jāskatās. Ir rēķini, kas ir no Eiropas, ir rēķini, kur ir Latvijas pievienotās vērtības nodoklis. Ja ir Latvijas PVN maksātāja rēķins, tad tas uz jums neatiecas, tas ir parasts izdevums. Tiklīdz tur ir Eiropas Savienības vai trešo valstu rēķins, tā tas uz jums attiecas. Nu, un te es esmu sadalījusi jomas, uz kuriem biznesa veidiem tas varētu attiekties. Arī radošies jūs arī iedalu pie biznesa veidiem. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs esat radošās personas, kur var būt gan mūziķi, gan fotografi, gan dažādi mākslinieki, uz ko tas var tiešā veidā attiekties. Arī uz visiem influenceriem tas var attiekties. Un tas nozīmē to, ka jums jāizvērtē, kādā variantā jūs esat vai parastajā pilnajā kārtībā PVN maksātāji vai īpašajā PVN kārtībā. Nu, lūk, būtiski saprast, tas atvieglo dzīvi, un arī ir programmas un platformas, kas jau sāk pielāgot atskaišu iesniegšanu tajā variantā. Ja mēs esam saimnieciskās darbības veicēji, mums jāskatās, vai ir kāda sistēma, kas jau pielāgo šo te atskaites iesniegšanu un saprašanu. Ja nē, tad mēs arī paskatīsimies, kā tad mēs ieliekam PVN. Ne žurnālā, bet tas nav jāliek PVN žurnālā saimnieciskās darbības veicējiem, bet tas ir jāliek atskaitē būs. Un kā tas izskatās saimnieciskās darbības ieņēmuma izdevumu žurnālā. Nu, platformas izmantojam. Nu, tas nozīmē to, ka mums ir soļi, kas jādara. Svarīgi. Reģistrācija notiek EDS sistēmā, iesniegums īpašai PVN kārtībai 139. pānta 2. daļa. Pēc reģistrācijas nevarēs izmantot priekšnodokli. Tas nozīmē to, ka ja jums ir pērkat datoru vai pērkat telefonu, jums uzmanīgi jāskatās, ka jūs neesat Latvijā PVN maksātāji šajā te gadījumā. Jums pašiem būs jāsarēķina pievienotās vērtības nodoklis, un tad jūs varēsiet solīt pa solītim skatīties šo te video un paskatīties, kur kas man jādara. Pirmais - reģistrācija. Reģistrējoties, es arī tūlītās parādīšu jums, kurā vietā mums ir šī te reģistrācija. Tā, ļoti labi. Tā. Šī ir reģistrācija pirmais numuriņš, un šitas ir jāspiež. Tā, es te mažojos drusciņu. Jāspiež šī te podziņa. To jūs redzat, man vēl arī braukā ļoti labi. Nākamais solis. Mēs ieejam savā EDS sistēmā. Tālāk mēs aizējam tur, kur ir no veidlapas. Tālāk mēs varam paņemt visi dokumenti. Mēs aizējam tur, kur nodokļu maksātāja reģistrāciju un datu izmaiņu veidlapas, tajā sadaļā. Un atrodam iesniegums reģistrācijai PVN īpašajā kārtībā 139,2, nu, 139,2. Reģistrēties vai izslēgties no tās. Mēs varam reģistrēties un atslēgties, ja vajag. Tālāk nākamā lieta
Tā man vajag tālāk. Tā. Tālāk. Tālāk. Re, kur ir reģistrācija? Reģistrācija ir gaužam vienkārši. Mēs nospiežam reģistrēties, un mums atverās forma, un mums jāieliek ķeksīši. Ķeksītis, ķeksītis. Un saglabāt, pārbaudīt un iesniegt. Ko tad prasa? Vai jums nebūs tie 50,000, vai jūs nesniedzat pakalpojumus uz Eiropas Savienību, vai jūs nevedat preces vairāk par 50,000, pat 10,000 no Eiropas Savienības? Jā, tas viss tiek nočekots. Un tad valsts jums dienests 2 darba dienu, ne, 5 darba dienu laikā izskata šo te iesniegumu, un pēc tam ir lēmums. Lēmums ir ielikts ēdēs sistēmā, un tad mēs skatāmies divas darba dienas uz priekšu un saprotam, mums ir reģistrācija vai nav. Pēc reģistrācijas ir jāpārbauda, vai ir PVN numurs. Un mēs ejam PVN numuru pārbaudīt, un tagad es tūlītās mēģināšu jums arī nošārēt, kurā vietā mums aiziet šis te PVN reģistrācija. Tā ir valsts jums dienesta mājaslapa. Valsts jums dienesta mājaslapā mums ir publiskā datu bāze, un re, kur ir pievienotās vērtības nodokļu maksātājs. Un te ir obligāti jāliek šis te PVN nodokļu maksātājs. Mēs nemeklējam Eiropas Savienības PVN maksātāju reģistrā, mēs meklējam šajā te reģistrā. Un es tūlītās mēģināšu jums atrast vienu reģistrācijas numuru, kas ir tiešām reģistrācijas numurs, kas ir PVN maksātājs, un tūlītās arī parādīšu, no kā ir kas ir jāpārbauda. Re, kur mums atrodās, ka jā, ir PVN reģistrācijas numurs, un šeit parādās tas moments, kas publiskajās datubāzēs mums šobrīd neparādās. Re, kur ir pievienotās vērtības numurs, PVN numurs skaitās LV un reģistrācijas numurs. Latvijā šobrīd mums ir principā viens PVN reģistrs, bet mums ir atsauce ar vienanieciņu, kad mēs esam PVN maksātāji Eiropai. Tas vienanieciņš nozīmē Eiropai. Jums dokumentos viņš nekur nav Latvijā jāraksta šis te PVN numurs. Jums ir tikai jāinformē visas platformas, Meta, Google, tālāk, kas mums ir Stripes, to, ko jūs izmantojat biznesā, kad jūs esat PVN maksātāji. Un Eiropai jūs PVN maksātāji esat ar LV. Latvijai vienīgā vieta šobrīd pašreiz ir tikai un vienīgi šis te publisko datu reģistrs, kur jūs varat pārbaudīt, esat PVN maksātāji vai neesat PVN maksātāji, īpašajā PVN kārtībā. Ja nav tā vienanieciņa, tad jūs esat parastajā kārtībā. Ja tas ir vienanieciņš, tad jūs esat reģistrēti īpašajā kārtībā. Nu, lūk, un tie, kas ir dažādu preču tirgotāji, kokmateriāli, būvnieki, datorpreču tirgotāji, telefonu tirgotāji, lūdzu, nākam iekšā un pārbaudam, vai personas, kas iegādājas lietas, ir PVN maksātāji vai nē. Kāpēc? Tāpēc, ka ir tāda publiskā datu bāze Kredīweb, kuru meklējot, mēs atrodam, ka tomēr tas uzņēmums ir tā kā PVN maksātājs. Te nav atzīme vai Latvijā, vai Eiropas Savienībā. Un jums varētu būt kļūdas uz to, ka jūs nepareizi noformējat dokumentus. Un te ir ļoti jāuzmanās arī, pieņemsim, uzņēmumu, kas ir īpašajā kārtībā reģistrēts. Viņam ir jābūt apziņai. Arī visiem radošajiem, kas ir mākslinieki, fotografi, visi, kas pērk kaut kādas lietas, datoru, portatīvo vai telefonu. Ja jums pieņemsim, organizācija izsniedz dokumentu ar reverso PVN, nu, nav PVN Latvijā. Stop, man nav šis te vispārējās kārtības PVN maksātāja numurs. Lūdzu, pārtaisiet rēķinu ar visu PVN
jo man nepienāks šī te reversā kārtība. Jums pašiem, tiem, kam ir šis te status piešķirts, ir jābūt ļoti uzmanīgiem abām pusēm, gan pārdevējiem, gan pircējiem. Un jums jābūt ir gudrākiem un jāsaprot, es nevaru izmantot šos labumus, kas ir parastajā kārtībā. Es esmu reģistrējies īpašajā kārtībā, lai man Latvijas darījumi neapliktos ar pievienotās vērtības nodokli. Ceru, ka ir skaidrs. Ja ir tiešām jautājumi par šo te niansi, ceļam roku un jautājam, vai rakstam un jautājam, tāpēc, ka šis varbūt radīt apjukumu. Man tas nav apjukums, tāpēc, ka es jau strādāju gan ar valsts dienestu, lai būtu izmaiņas, gan arī rakstu viņiem, gan arī konsultēju. Tāpēc es arī, saku, ja gadījumā nav kaut kas skaidrs, droši jautājiet un prasat vai rakstat man. Pārjautājiet un noprasat 10 reizes. Tā, jā, pārbaudam, vai esam reģistrēti un būsim 2 darba dienu laikā pēc tam, kad jūs saņemsiet EDS sistēmā vēstulīti, kur ir, jā, valsts dienas jūs var reģistrēt vai nevar. Jā, Latvijā nav PVN reģistrācijas numurs. Šis te īpašās kārtības 139. panta 2. daļas numurs ir tikai priekšdarījumiem Eiropas Savienībā. Un atšķirība, ja uzņēmums nav PVN maksātājs. Pieņemsim, mums ir rēķins no metas, tas ir Facebook reklāmas, mēs esam likuši maksas. Tas nozīmē to, ka meta mums rēķinu izrakstīs bez PVN. Mums nebūs PVN rēķinā, būs 0% likme. Mēs paši esam atbildīgi ieiet metā. Tad, kad es esmu saņēmuši, ka mēs esam PVN maksātāji, mēs esam atraduši publiskajā datubāzē, ka esam. Ejam savā profilā metā, ieliekam vatu numuru. Tāpat tās Amazonē, tāpat tās Stripe'ā, tāpat tās Instagramā, tāpat tās TikTokā, ja tur ir maksas lietas, tāpat tās arī Stripe platformā un visur, kur mums ir šīs te platformas, arī norēķinu platformā par biļešu tirzniecību. Arī tur, kur mēs abonējam kaut kādas programmatūras, kas nav Latvijā reģistrēti uzņēmumi, kam nav Latvijas PVN numura, ieliekam un no 1. jūlija jums nāk rēķins ar 0% likmi. Jums pašiem ir jāsarēķina summa reiz 21%. Un šis te 21%. 100 eiro reiz 21% mums sanāk 21. Tā kā arī ir opcija par, jā, mums ir metai 21%, meta arī apakšpusītē mums ieliek vata numuru un reģistrācijas numuru un visu aprakstu par mūsu uzņēmumu. Un tad tas nozīmē to, ka mums pašiem jāsareiķina šis te pievienotās vērtības nodoklis. Un mums ir atskaita jāsniedz tikai tad, kad mums ir tāda Eiropas Savienības rēķini. Ja mums nav šādu Eiropas Savienības rēķinu, mums nav šī atskaita jāsniedz. Un šī atskaita ir paziņojums par PVN samaksu. Mēs ejam EDS sistēmā. Tur, kur ir pievienotās vērtības nodoklis, meklējam vai meklētājā paziņojums par PVN samaksu. Un kas mums jāizdara? Mums ir jāizdara iesniegšanas iemesls, jāizvēlās, un tur būs īpašā reģistrācijas kārtība 139. panta 2. pants. Mēs izvēlamies, un mums paliek tikai šāda atskaites forma, kur mēs varam ielikt šo te informāciju. Mēs katru rēķinu vadam atsevišķi, mums nav viņi jāliek visi kopā vienā kaut kādā summā. Mums ir katrs rēķins atsevišķi, un te nedarbojas kases princips. Te darbojas rēķina princips. Rēķina datumu mēs liekam dokumentu iekšā. Darījumu summa, tā, kas mums bija, kura mums ir darījuma summa 100 eiro, mēs esam ielikuši 100 eiro, un nodokļa summa ir 21%. Nodokļa samaksas datums ir nākamā mēneša 23. datums.
nodokļu samaksas datums ir nākamā mēneša 23. datums. Tālāk mēs skatāmies no rēķina, kad mums ir rēķinā Austrijas uzņēmums, PVN numuru mēs skatāmies, un kas tad pa nosaukumu ir. Tālāk ir nodokļa rēķins vai kredītrēķins vai kas tas pa dokumentu, numurs, un šeit mums ir datums, kad ir rēķinā. Piezīmes varam aizpildīt vai neaizpildīt. Ar Eiropas uzņēmumiem ir vieglāk. Ar Eiropas uzņēmumiem arī pārbaudu, vai pareizs PVN numurs vai nav pareizs PVN numurs kompānijai. Nepareizi aizpildīsiet, pārbaudīt un saglabāt spiežot, jums rādīsies nepareizi. Tā kā man ir tajā otrajā darījumā, kad viņš man neparāda man pareizi, jo es neesmu ievadījusi PVN numurus, to jums gribēju arī parādīt. Tālāk ar Ameriku. Tā kā valsts dienesta datubāze nav salāgota un Amerikai īsti var arī nebūt PVN numuru, tad mēs liekam summu, darījumu, un mēs te liekam Latviju un savu uzņēmumu liekam. Un komentārā piezīmēs mēs rakstam uzņēmumu, kas tas ir, no kā mēs esam pirkuši šo te pakalpojumu vai preci. Jo mums arī preces var būt līdz 10 000. Mēs varam nekur nebūt reģistrēti, bet ja mums ir ievestas vairāk nekā 10 000 plus PVN preces, tad mums jābūt vai nu šī režīmā vai pilnajā režīmā reģistrētiem. Un tad tas arī attiecas uz precēm. Un precēm arī var būt dažādas PVN likmes atkarībā. Ja tie ir ogas un dārzeņi Latvijā raksturīgie, tur būs mums samazinātā likme, kas ir 12, medicīnas precēm arī būs 12%, bet no Eiropas, bet, jā. Un šeit vajag aizmirst parasto PVN atskaišu kārtību. Te nedarbojās mums parastā kārtība. Tie, kas ir grāmatveži, lūdzu aizmirstam parasto kārtību šajā momentā, kad taisam šo te atskaiti. Mums ir darījuma summa, ņemam no rēķina, reiz 21, reiz 12%, 0% varbūt vēl iespējams. Un aizpildam PVN atskaiti, saglabājam, pārbaudīt, saglabāt, ieliekam pirmreizējais dokuments vai precizējums un iesniegt. Tāda izskatās atskaites iesniegšana. Manuprāt, nav nekas traks. Galvenais ir noformēt pareizi dokumentus, iedot metai un pārējiem profiliem informāciju, un tas viss jums strādā. Tālāk nākamā lieta. Ja es esmu parastajā kārtībā, bet man apgrozījums nepārsniedz 50 000, man nav pakalpojumu uz Eiropas Savienību, es varu mainīt. Es varu mainīt kārtību, un es varu pāriet no vispārējā režīma uz īpašo režīmu. Kāpēc? Tāpēc, ka manas fiziskās personas ir mani klienti. Kāpēc viņiem maksāt par 21% dārgāk? Un līdz ar to man nav arī izdevumu nekādu palielām, un man to parasto kārtību īsti nevajag. Tad es eju uz parasto īpašo šo te kārtību. Tas īstenībā patiesībā jums ir jāsaliek uz papīra un jāsarēķina, kas jums izdevīgāk, jo šo te summu, kas tiek sarēķināta virsū, jūs nemaksājat Metai vai Googlai vai kādam no šiem te sarakstā esošiem uzņēmumiem, jums tur ir 0% likme, bet jūs to summu samaksājat valsts ieņēmuma dienestam. Valsts ieņēmuma dienestam uz vienoto kontu jūs pārskaitat šo te summu. Sanāk tā, ka jūs principā pa lielam nemaksājat Metai, bet maksājat vidam. Jo reāli dzīvē jums Latvijas darījumi būtu jāapliek ar pievienotās vērtības nodokli. Šī gadījumā jūs savam klientam rēķinu rakstat bez PVN. Tikai samaksājat valsts ieņēmuma dienestam no šiem te darījumiem. Un tad ir jāpavērtē, kurš variants ir labāks. Vispārējā kārtība vai īpašā? Manā skatījumā forši ir tiem, kam nav daudz izdevumu, kam nav PVN reāli principā visu laiku viņi maksā šo pievienotās vērtības nodokli. Fiziskās personas ir klienti un tikai Latvijā.
tad es teiktu reģistrējamies uz šo te īpašo kārtību no 1. jūlija, kas ir un strādājam, darbojamies un dzīvojam, un nebūs jārunā par to, ka man dārgi sanāk un man daudz jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis. Jo pievienotās vērtības nodoklis klasiskajā kārtībā nav jūsu summa, ar ko jūs varat rēķināties. Tālāk maiņa. Ja mēs mainamies, vai mēs izslēdzamies? Ja mēs izslēgsimies, tad mēs spiedīsim izslēgties. Ja mēs mainām, tad mēs spiežam maiņa. Un te ir man materiālā arī ielikts iekšā, šis ir no valsts dienesta. Viņiem arī ir ļoti saturīga prezentācija, kur es arī esmu ielikusi dažus slaidus, lai nedomātu jaunu kārtību, jaunas lietas, un tiešām ļoti kvalitatīvi un labi materiāli valsts dienestā ir. Un maiņa. Ko tas nozīmē? Maiņā mums ir svarīgi saprast, kādi mums krājumi, kādi mums ir pamatlīdzekļi, ir pamatlīdzekļiem atlikusī vērtība, krājumi mums stāv uz to datumu, ka mēs gribam no pārējās kārtības vai uz īpašo, vai tur nesanāks piemaksāt, atmaksāt PVN, to, ko mēs esam atskaitījuši. Vai mums, kas mums notiek ar to saimniecisko darbību? Vai tur mēs nezaudēsim vairāk, ja pāriesim uz īpašo, vai, nu, tur jāsaprot jūsu reģistrētās darbības, kāds ir stāvoklis. Un sniedzam iekšā, būs jāiesniedz parastā PVN atskaita par to periodu, kad jūs pārējat no viena procesa uz otru, un būs jāiesniedz paziņojums par PVN nomaksu, tāds pats dokuments, kā es rādīju, tikai tur būs parastā kārtība, jo jūs slēdzaties, mainaties. Un valsts dienests jums atsūtīs vēstuli par to, ka ir notikusi maiņa. Tur gan būs datums, ar kuru periodu jums mainās periods. Un te ir kopsavilkuma bilde, kas man pašai personīgi ļoti, ļoti patīk, tāpēc, ka te pasaka visu, kas attiecās uz šo te PVN parastā kārtība, īpašā kārtība, un kad ir viens šis te reģistrs. Ir viens PVN reģistrs PVN maksātājiem, reģistrācijas numurs PVN-am veidojas LV. Un te ir jāsaprot, ka vispārējā kārtībā mums visiem darījumiem tas ir, un visi var reģistrēties, bet īpašajā kārtībā mēs varam reģistrēties, ja mums izpildās visi nosacījumi, kad mēs atbilstam tam 139. pantam. Un PVN numurs, jā, ir vienāds, bet publiskajā datubāzē mēs varam redzēt, ka mums ir vienanieciņš, ka tas ir Eiropai domāts. Un Eiropas Savienībā šis te PVN numurs īstenībā no viņu rakursa, no Metas, no Googles, no Stripa ir viens un tas pats numurs, un viņiem galvenais svarīgais ir, esat PVN maksāta vai nē. Šobrīd ir problēma Latvijā, kad jūs nevarat identificēties, tāpēc, ka grāmatvedības sistēmas ņem no Lursofta datus. Lursoftā aiziet parastais PVN numurs bez nekādas atzīmes, ka tā ir īpašā kārtība. Bet es ceru, ka jūs sapratāt, ka jūs esat, ja īpašajā kārtībā reģistrēties, jūs esat tikai priekš īpašās kārtības, un tas ir jākontrolē. Jā, valsts dienesta publiskā datubāze, kur jūs varat pārbaudīt šo te numuru, un trešās puses var pārbaudīt šajā te Eiropas Savienības publiskajā datubāzē, kuriem darījumiem var izmantot PVN numuru parastajā kārtībā visiem, īpašajā kārtībā tikai un vienīgi Eiropas Savienībā. Ja jūs braucat pakaļ precēm uz Lietuvu, jūs rādat savu PVN numuru. Esam tāda organizācija, esmu tāds saimnieciskās darbības veicējs, man ir tāds un tāds PVN numurs. Un šito jūs varat mierīgi Eiropā izmantot. Bet jums ir jākontrolē, vai jums ir pārsniegti šie 10 000 preces pa visu Eiropas Savienību vai nav. Un jums jāskatās, vai jums nepārsniedz 50 000 apgrozījums. Tiklīdz tiek pārsniedz 50 000 apgrozījums, jums jāreģistrēs no īpašās kārtības uz vispārējo kārtību pienākumu. Vispārējā kārtībā jums katru mēnesi vai reizi ceturksnī jāsniedz PVN deklarācija līdz 20. datumam. Savukārt īpašajā kārtībā, ja jums ir
Metas rēķins, ja jums ir Google rēķins, ja jums ir Stripe rēķins katru mēnesi, tas nozīmē, ka katru mēnesi jums jāiesniedz par šiem te darījumiem paziņojums par PVN nomaksu un līdz 20. datumam. Tagad par jūliju jums ir laiks sagatavot atskaiti līdz 20. augustam un PVN samaksāt līdz 23. augustam. Nu, 23. iekrīt sestdienā, tad tas nozīmē to, ka samaksas termiņš ir 25. datums. Nākamā lieta, vai var reģistrēties uz noteiktu laiku vispārējā režīmā? Var, savukārt īpašajā kārtībā nevar. Vai var pieteikties uz kases principu vispārējā kārtībā? Var, ar nosacījumiem. Tur ir ļoti labs metodiskais materiāls Valsts dienesta mājaslapā par kases principu. To var palasīt. Un īpašā PVN reģistrācijas kārtība nevar uz kases principu izmantot. Līdz ar to aizmirstam kases principu. Mums ir rēķini. Rēķina datums liekam PVN deklarācijā. Savukārt saimnieciskās darbības ieņēmuma izdevuma žurnālā jums viņš parādīsies pēc kases principa. Vai reģistrācija PVN maksātāja reģistrā savienojama ar MUN režīmu? Vispārējā kārtība nav savienojama, īpašā kārtība ir savienojama. Tas nozīmē, ja jūs esat mikronodokļu maksātāji, jūs netiksiet izslēgti no reģistra mikronodokļu maksātāju, ja jūs reģistrēties īpašajā kārtībā un izmantosiet visas platformas, būsiet Booking.comā, būsiet Airbnb. Par Airbnb un Booking.com es runāju tikai un vienīgi par tiem, kas sniedz lieka reklāmas šajās te platformās un citi cilvēki iet un izmanto šīs te vietas un rezervē. Nu, man arī tāds jautājums ir saņemts. Es ceru, ka viss ir skaidri saprotami. Ceru, ka viss ir labi. Un tad es tagad ķeršos pie jautājumiem. Un jautājumi ir tāda platforma līdz Deal.com, ar ko noslēdz šo te līgumu un izraksta šo te rēķinu. Nu, tas ir līdzīgs kā Stripes, kaut kas tam līdzīgs. Nu, šeit mums ir tas, ka par komisijas maksas rēķinu mēs viņu liekam PVN īpašajā kārtībā, obligāti jābūt reģistrētam, vai nu parastajā kārtībā, vai īpašajā kārtībā. Tur būs iesniegti dati šai te organizācijai par to, ka mēs esam PVN maksātāji, un viņi izdos rēķinu bez PVN, mēs ieliksim viņu PVN deklarācijā. Līdz šim bija tā, ka parastajā kārtībā, pilnajā kārtībā grāmatvedis grāmato šo te rēķinu un atskaita šo te reverso kārtību par pakalpojumu no Eiropas Savienības ar N kodu un lika 54. rinda, 63. rinda. Savukārt žurnālā mēs viņu arī likām saimnieciskās darbības ieņēmumu izdevumu attiecīgajā sēlē. Šobrīd mēs šo te darījumu, ja mums ir īpašā kārtība reģistrēta, mēs izvēlamies paziņojumu par PVN nomaksu, ieliekam šo te darījumu vērtību pie vērtības, aprēķinātā summa, datums, tā, kad mums ir, ja mums ir rēķins augustā, tad būs nākamā mēneša 23. datums, obligātais samaksas datums. Un valsts, ja tā ir Eiropa, mēs atrodam Eiropas PVN numuru šeit organizācijai. Ja tā ir Amerika, tad mēs liekam savu PVN numuru, savu numuru, valstu numuru un nosaukumu automātiski parādīsies dokumenta veids, numurs, datums un piezīmē. Mēs rakstam šo te Amerikas kompānijas nosaukumu, jo Amerikas un citu trešo valstu uzņēmumus īsti nevarēsim mēs atšifrēt šajā te sadaļā. Varbūt kaut kas laikā gaitā mainīsies, bet šobrīd pagaidām tā ir tā kārtība, kādā veidā jādara. Nu, tagad tas populārais jautājums visiem influenceriem un visiem māksliniekiem. Mēs liekam par saviem pasākumiem reklāmas Facebookā.
Bieži vien mēs izmintanam viesunami liek reklāmas Booking.comā vai Airbnb. Un situācija ar munu vai mikronodokļu maksātājiem tas kaut kā skars. Nu, un te ir piemēri, piemēram, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs plāno savus pakalpojumus reklamēt Facebookā. Nu, tad tas nozīmē, pirms reģistrēties, pirms vispār to pakalpojumu saņemt, mums jāsaprot, kādā statusā PVN mēs esam. Pareizajā kārtībā vai īpašajā kārtībā. Pirms reklāmas pasūtīšanas jābūt reģistrētam īpašajā kārtībā, ja ir neliels apgrozījums līdz 50 000 un nav PVN pakalpojumi netiek sniegti Eiropai. Un pēc tam mums nav nekādas tiesības no citiem darījumiem atskaitīt PVN, bet mēs ieliekam PVN deklarācijā šajā, tas ir PVN paziņojums par PVN nomaksu šo te rēķinu. Un tieši tas pats arī par viesu izmitināšanu. Līdz 30. jūnijam mums bija nepieciešams vispārējā reģistrācija, varēja atskaitīt priekšnodokli par pirktajām lietām priekš viesunama, par gultas veļu, par gultām, par remontiem un tādām lietām mēs varējām atskaitīt pievienotās vērtības nodokļu priekšnodokli, bet saviem klientiem mēs arī rakstījām rēķinus ar PVN likmi, vai nu tas ir 12 viesu izmitināšanai, ja tas ir turisms, vai arī 21%, ja tas ir kaut kas cits. Un savukārt no 1. jūlija, ja jums ir mazie apjomi, neliela apjomi papildus darbojoties un ņematies ar šiem lietām, tad nav PVN priekšnodokli un mēs nevaram atskaitīt no gultas veļas iegādātās vai remontiem, bet mēs varam šos te Booking.com, Airbnb rēķinus vienkārši viņiem norādīt PVN numuru savējo un vienkārši valsts dienestam samaksāt šo te PVN daļiņu, bet Latvijas klientiem, jebkuram klientam, mēs neliekam nekādu pievienotās vērtības nodokli. Mikronodokļu maksātāji status ar īpašo kārtību saskaņā ar 139. pantu 2. daļu ir savienojums un nekad neviens nevar jūs izslēgt no PVN maksātāja statusa, ja netiek pārsniegti tie 4 soļi, ko es iepriekš stāstīju. Nu, lūk, te man piemērs ir par to, ka Amazon konts. Amazon kontā jums ir jāaktivizē VAT numurs, jeb jūsu PVN numurs, lai jūs varat pirkt bez pievienotās vērtības nodokļa. Un te arī ļoti labi nodara, ja jūs esat fotogrāfs un jūs gribat Amazonā nopirkt savu kameru, jūs reģistrēties nevis pilnajā kārtībā, bet jūs reģistrēties vispārējā, īpašajā kārtībā 139. pantu 2. daļa, un jūs šo te numuru, kas jums ir piešķirts, ieliekat Amazon platformā, bet Amazon platformā jums jāiet tajā, kas ir amazon.com, bet pēc tam jūs varēsiet izmantot gan vācu, gan citas platformas, atkarībā, kur jūs gribēsiet, bet aktivizēt priekš VAT numura, jums jāaktivizē, viņš ir šeit, un viņš ir atrodams tur, kur mums ir Amazon profils, un kur ir VAT number, klikšķinam šeit, un tad jums būs jāaizpilda par sevi, par savu uzņēmumu šis te VAT numurs. Tas ir ļoti laba lieta, bet viņa jāizdara pirms jūs sākat pasūtījumus veikt. Ja jums būs nepareizi noformēts dokuments, tad jūs to PVN nekādā variantā nevarēsiet atgūt. Protams, ir varianti, bet tie apjomi jums nepārsniedz šobrīd. Tā kā, ja pērk kaut kādus aksesuārus, kaut kādas lietas Amazonai, tad šis ir ļoti laba lieta. Pērkot preces dažādos šajos te interneta vietnēs, noteikti atceramies par, šis nav saistīts ar pievienotās vērtības nodokli arī, bet tas ir ar to, ka jums jābūt attaisnojuma dokumentam, čeks, rēķins, bankas dokumenta, izraksts, invoice, tālāk ir pavadu dokumenti par darījumu izsakojamību, tas ir cemers vai transporta pavadzīme,
vai tas ir kurjera piegāde vai kaut kas, jums jābūt tai izsekojamībai. Tā, kad jūs no Amazonas pasūtat, tad jums jābūt ir šai te izsekojamībai. Jautājums. PVN strādājot ar valsts kasi. Es īsti šo te jautājumu nesapratu. Es viņu ieliku, bet, ja tas cilvēks, kas ir šo te jautājumu uzdevis, ir klātesošs, tad būtu labi dzirdēt, kas tas tāds ir domāts. Vai ja jūs neesat klātesošs, tad man vismaz uzrakstat uz konsultācijas atmākslinieks.lv jautājumu, ko jūs gribējāt ar šo te jautājumu uzzināt. Es nesapratu viņu. Nākamā lieta, kur mums ir viss ap izīrēšanu no Airbnb, no Booking.com, no Airbnb. Tāds jautājums, nu, kas notiek, bet es jau laikam izstāstīju. Ja mums ir situācija, kā izskatās praksē ar piemēru, Booking.coms ir rēķins, ko mēs saņemam mēneša griezumā par to, ko mēs esam sadarījuši. Komisijas maksa mums ir no tiem visiem pasūtījumiem, kas mums ir bijuši, ir 1200. Un ko tas nozīmē? Rēķinā būs no Booking.com 1200. Tur būs lielāks cipars, pieņemsim, nezinu, pieņemsim, ir 10 000 kopējā summa, bet tā kā kopējā summa procentu komisijas sanāk 12 200, tad tas nozīmē to, ka jums ieņēmumi dalās aiziet uz 13. 14. žurnāla aili kā ieņēmumi, un šī komisijas maksa 1200 aiziet uz izdevuma aili, jeb 19. jeb 20. aila žurnālā. Sijā gadījumā tas aiziet uz sijā izdevumiem par komisijas maksu, un jums savstarpēji viņi saslēgsies ieņēmumi mīnus komisijas maksa, tā nauda ienāk jums kontā starpība, bet tā ir nauda. Tie nav reālie jūsu ieņēmumi. Reālie ieņēmumi ir pirms komisijas maksas un komisijas maksa, bet par PVN. Pa PVN sanāk tā, ka jums 1200 un Latvijā saņemot šo te 0% likmes rēķinu, jums ir jāsareikina šis te 21%, kas sanāk 252. Pareizi? Es esmu sareikinājusi. Jā, 252. Un kas nozīmē? Jūs taisīsiet šo te PVN paziņojumu par PVN nomaksu, ieliksiet šo te rēķinu. Booking.coms ir, man tā liekas, viņiem arī ir īrijas PVN numurs, aizpildīsiet un samaksāsiet tos 252 eiro. Izdevumos jūs liksiet abas divas summas, 1200 un 252. Un noteikti rēķinā būs atzīme VAT reverse charge, jeb apgrieztā PVN nomaksa. Jā, viņam ir Nīderlandes PVN reģistrācijas numurs. Un jā, kur arī Latvijas klientam jūs izsniegsiet rēķinu bez pievienotās vērtības nodokļa, jo jūs neesat PVN maksātāji, un jūs nevarat, šeit es arī redzu kļūdu, kas nevar būt. Šis ir speciāli ielikts, lai vienkārši šādi nevar būt. Tas nav reģistrācijas numurs, tā tūlītās izcēsīsim ārā. Šeit nekādā variantā jūs nevarat, tie, kas ir PVN maksātāji, nevar likt PVN numuru, no reģistrācijas numuru LV. Tā ir kļūda, tā nevar būt. Tā, tūlītās mēs ieliksim šitā te, ka tā nevar būt. Ir reģistrācijas numurs. Un netiek piemērot saskaņā 139. 2. panta daļu, ja jūs arī varat rakstīt, ka jūs neesat PVN maksātāji, un varat arī likt šo te atsauci uz to PVN 139. panta. Var likt, var nelikt. Reāli jūs neesat PVN maksātāji. Jūs savam klientam rēķinu dodat bez pievienotās vērtības nodokļa. Lūk, tā tas izskatās. Nākamā lieta, tā, kur man ir?
Jā. Jautājums: studējošā praktikanta piesaiste NVO kultūras projektos, nodokļu likme pēc nodokļu reformas un līguma veidiem. Uh, es nezinu, vai cilvēciņš, kas šo te jautājumu uzdeva, ir klātesošs vai nav, bet pār praktikanta piesaisti, principā praktikantam, ja ir trīspusējais līgums ar augstskolu un prakses vietu un ar praktikantu, ja netiek noteikta kaut kāda atlīdzība samaksa par darbu, tad var būt bez atlīdzības. Bet, ja ir piesaiste projektā, tad ir noteikti projekta nolikums, kurā ir tāme un kurā ir noteikti iesaistītās personas, vai tas ir brīvprātīgais darbs, vai tas ir maksās pakalpojums un maksas pakalpojums, vai tas ir darba līgums, vai tas ir darba līgums, uzņēmuma līgums, autoratlīdzības līgums, ja tas ir autoru kaut kāds mākslinieks, kas glezno gleznas vai fotogrāfs, kas fotografē. Vai nu tā ir saimnieciskā darbība, ja viņš pats to izvēlās, bet principā jums jāizvēlās jebkurš no veidiem, um, kas ir klātesošs jūsu projektā, kas jums ir projektā rakstot reāli ielikts iekšā. Tas ir jāsaprot, kas jums ir ielikts iekšā projektā. Nu, lūk, un saimnieciskās darbības veicējiem mums ir opcija izvēlēties ieņēmumu mīnus izdevumi. Ja pārsniedz ieņēmumu 740 eiro, tad mums ir sociālās iemaksas, kas ir 31,07%, un ja ir pārsniegums tos 740, tad ir likme lielā 31,07%, līdz tiem 740 ir 10% tikai. Un ir opcija, A variantā ir autora atlīdzība, kur ir autora lietas, bet pašnodarbinātā statusā. Tur mēs varam izvēlēties vai izdevuma norma vai reālie čeki, bet tikai, ja tas ir autora radīts darbs saskaņā ar MK noteikumiem 899. Kas vēl? Nu, kāpēc es esmu skeptiska, ja mums ir projekti par saimniecisko darbību vai kaut kādu citu formu? Manā skatījumā te mēs varam pievilkt darba līguma pazīmes, un ja tas cilvēks ir ieaicināts projektā, tad jāskatās, vai tur tiešām nav darba līgums vai uzņēmuma līgums. Uzņēmuma līgums īsākam periodam, uzņēmuma līgums nosaka civillikums, savukārt darba attiecības mums nosaka darba līgums. Un te mums ir atkarība no tā, vai mēs esam atkarīgi no šīs organizācijas, kas organizē šo te pasākumu vai nē. Šie te 6, ja kaut viens no viņiem izpildās, tad principā tās ir darba attiecības. Ja ne, tad varbūt arī saimnieciskā darbība, vai tas var būt uzņēmuma līgums. Bet par saimnieciskās darbības veicējiem, radošajiem un visiem pārējiem atgādinu, ka ir publiskā datu bāze, kur mums ir jāpārbauda, vai ir reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs vai nav, un kādā statusā viņš ir reģistrēts. Nu, tas ir jāpārbauda. Saimnieciskās darbības veicēji mēs izrakstam rēķinu par savu pakalpojumu. Atceramies, ka valsts un pašvaldību organizācijām mums ir e-rēķini, kas jāiesniedz caur Latviju LV, jeb e-adresē jāiesūta. Obligāti prasība ir mērvienība, daudzums, cena un kopējā summa. Es ieteiktu arī likt termiņu, līdz kuram jāsamaksā, lai nerastos problēmas ar savas naudas dabūšanu. Un šo te es vēlreiz un vēlreiz atgādināšu. Pakalpojuma cena, preces cena. Jums nevarat atsevišķi nodalīt citus nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja jūs esat, piemēram, maksātāji. Visi nodokļi ir jūsu pakalpojuma cenā. No tā mēs arī rēķinām ārā nodokļus. Vai tas ir uzņēmuma nodoklis, uzņēmuma ienākuma nodoklis, vai tas ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, vai tas ir mikronodoklis, vai tas ir sociālais. Tas nekur rēķinos neparādās. Nekādā gadījumā viņš nevar parādīties, jo tas nav izdalāms. Pakalpojuma cena ir cena, kas veidojas pašizmaksa
plus uzcenojums, plus visi nodokļi. Tā ir jūsu cena, par ko jūs esat gatavi strādāt. Uh, Kāpēc es to rādu un stāstu? Tāpēc, ka bieži vien mums strādājot manā amatā, tas ir uzņēmēja darbībā un grāmatvedībā nodokļos, bieži vien retu reizi arī nākas ar šādiem te gadījumiem saskarties, tāpēc es arī stāstu un dalos. Nu, lūk, tā. Tā, 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 tā. Nu, lūk, es gribēju nodzēst, bet es tā kā nevarēju saprast. Tagad es atradu, kā var nodzēst. Ļoti vienkārši. Mēs arī visi mācāmies un darbojamies līdzās. Paldies par šodienu, paldies par to, ka ir atklāta sezona, paldies par iesūtītajiem jautājumiem. Un tie, kas vēl nezin par mani, nav bijuši saskarbs ar mani, Linda Miezīta. Mani kontakti, ja ir nepieciešams palīdzība kaut kādos jautājumos, droši jautājiet, prasat. Mēs tiksimies reizi mēnesī. Septembrī es neesmu vēl pateikusi jaunos datumus, kad mēs varētu tikties, vai jūs varat arī iesūtīt savas tēmas, kas jums varētu interesēt un kas varētu būt aktuālas. Un noteikti jautājiet, prasat, neatliekat uz pēdējo brīdi. Nākamās atskaitas ir 15. Jūlijas, kas ir par autoratlīdzībām, autoratlīdzības un visi nodokļi jāmaksā vienotajā kontā. Tālāk ir PVN datums ir 20. datums, gan vienkāršā kārtība, gan īpašā kārtība, gan parastā kārtība. Un nodokļu samaksas termiņš ir 23. augusts. Un tālāk mums aiziet sociālā pašnodarbinātā atskaite ir 15. oktobris. Un mikronodokļu atskaita arī 15. oktobris. Bet noteikti jūs varat zināt, ko es daru. Tas ir kā cilvēks, kā Linda Miezīte, es daru daudzas lietas un man patīk šīs biznesa lietas, kas ir uzņēmējdarbība, nodokļi, dažādu lietu saprašana, izprašana, kur jums ir klupšanas akmeņi, kur jums ir kaut kādas neskaidrības, kas jums varētu patikt, varētu nepatikt, izskaidrot jums tos procesus, kā jums vienkāršot savu dzīvi. Tas ir tas, ko es daru. Un finanšu kompānija Mansārijas ir mans uzņēmums, kas sniedz gandrīz ārpakalpojumus gan fiziskām, gan juridiskām personām, finanšu konsultācijas par dažādiem jautājumiem, grāmatvedības programmas Moneo, apmācības dažreiz. Nu, un es arī iesaku grāmatvedības programmu Moneo tiem, kam tiešām vajag labu kvalitatīvu resursu augt. Ļoti labs resurs, algām ļoti labs resurs. Un krīzes finanšu vadība, tas ir tad, kad jums ir savārītas ziepes un nezināt, no kuras puses ķerties klāt. Es varu palīdzēt šķetrināt to jūsu problēmu, lai būtu vienkāršāk un labāk. Tā kā šobrīd mēs varam iziet cauri, aprunāties un saprast, kas ir tas, kas jums varbūt tās būtu aktuālākais un kas ir svarīgākais, ko jūs gribat, kas jums ir palicis neskaidrs. Tā kā droši varat jautāt. Varat sūtīt uz e-pastu, ja ir nepieciešami gūt atbildes kaut kādas. Bet, principā, liels paldies par šodienu, un es ceru, ka bija noderīgi un vajadzīgi un liederīgi. Jā, paldies! Un uz tikšanos septembrī, tad, kad mums būs nākamā tēma, pagaidām es nemāku pateikt, kas varētu būt šī tēma. Neesmu izdomājis vēl, bet liels paldies. Un es ceru, ka šis palīdzēs jums saprast, kādā statusā jābūt. Bet PVN statusā tik līdz jums ir šīs te platformas, ik sevišķi šīs te platformas, kas vēlreiz atgādināšu platformas, jo tiklīdz jums viņas ir, jums jābūt vai nu parastajā reģistrā, lielajā reģistrā, un tas ir tik tiešām visiem šīm te organizācijām, kas darbojās šajās sfērās,
Un tas nav vienkārši gribās, man gribās, lai jūs būtu, bet tas ir tāpēc, ka vienkārši tas ir, tas ir obligāta lieta, ka jums jābūt PVN maksātāju reģistrā. Mazajā vai lielajā, bet jums jābūt. Un šo te vajag ļoti rūpīgi pasakot un paskatīties visiem. Radošās industrijas, digitālie pakalpojumi, IT sfēra, naktsmītnes, e-komercija, turisms, satura veidotāji, influenceri. Jums jābūt PVN maksātāju statusā, bet parastajā vai lielajā. Nu, tas ir parastajā lielajā vai īpašajā kārtībā. To vajag izlemt, jo savādāk jums var būt diezgan lielas problēmas. Parastajā lielajā jums visi darījumi apliekas, ja jums ir juridiskas personas klienti, jums obligāti tas būtu izdevīgāk, kad jūs esat reģistrēti pilnajā kārtībā. Ja jums ir fiziskās personas, es teiktu, un līdz 50 000 mazajā, jeb īpašajā šajā te kārtībā, kas ir no 1. Jūlija. Tā kā paldies, un es ceru, ka jums noderēja, un tiekamies jau septembrī ar nākamajiem semināriem un stāstiem par un ap radošo personu nodokļiem un biznesu.